Uzmanību! Šīs apmācības video sniedz atbildēs uz sekojušiem jautājumiem. Vai ir iespējams vēl vairāk vienkāršot videokursa izveidi? Kā rīkoties, ja neskatoties uz visiem jūsu centieniem, jums nesanāk patstāvīgi ierakstīt jūsu videokursa saturu uz video, izreģēt to, sadalīt uz atsevišķām sērijām un konvertēt tos MP4 formātā? Varat izveidot automatisko PowerPoint prezentāciju sēriju un nosūtīt to mums. Mēs savukārt palīdzēsim jums izveidot no tām pilnvērtīgu videokursu un ievietosim to mūsu mājaslapā. Jums ir jārīkojas šādi. Pirmais. Izveidojiet prezentāciju. Otrais. Uzrakstiet runu katram prezentācijas slaidam Microsoft Word programmā vai vienkārši teksta tipa dokumentā. Tekstam ir liela nozīmē potenciālo maksas piekļuves pircēju piesaistīšanā pie jūsu video materiāla, jo meklētāju programmas lieto teksta saturu, lai atlasītu meklēšanas rezultātus. Jo vairāk sakritību meklētāju programmā atradīs starp vārdiem, kuri ir ievadīti meklēšanas ailē, un jūsu tekstu, jo vairāk ir iespēja, ka potenciālai pircēji nonāks jūsu videokursa interneta lapā. Patrenējieties lasīt tekstu skaidri un bez kļūdām. Izmantojot mikrofonu un Microsoft PowerPoint programmatūru, ierakstiet jūsu audio komentārus datorā katram prezentācijas slaidām. Kā to izdarīt, jūs uzzināsiet no šīs video apmācības. Nosūtiet mums apstrādēji jūsu teksta runu, prezentāciju un audio komentārus. Tādējādi jūs būsiet izveidojuši HD kvalitātes video apmācības kursu ar mūsu palīdzību. Atļaujiet man parādīt jums visu procesu soli pa solim. Vispirms jums ir nepieciešams izveidot prezentāciju. Ļaujiet mani uzsvērt, ka es lietoju Microsoft Office 2007 programmatūru. Microsoft PowerPoint ir tāda paša gada izlaiduma. Un tādēļ, ja jūsu PowerPoint izskatās savādāk, tas droši vien ir tāpēc, ka jūs lietojat vecāku vai iespējams jaunāku versiju. Otrais solis būtu uzrakstīt audio komentārus katram jūsu prezentācijas slaidam. Izdrukāt tos un patrenēties skaidri lasīt. Iedomājieties, ka jūs būtu klasē vai lekciju telpā, vai arī runājat pavisam brīvi, tāpat, ka jūs to stāstītu saviem draugiem. Lasiet tekstu mierīgi un skaidri, ieturot 1 sekundes pauzes starp teikumiem. Noskatieties gatavus materiālus mūsu mājaslapā, lai noteiktu optimālu runās tempu. Tagad par to, kā jūs varat ierakstīt savu balsi. Pirmkārt, jums ir nepieciešams attiecīgi sagatavot savu darba vietu un telpu. Vislabāk būtu ierakstīt savu balsi izolētā no citiem cilvēkiem un fona trokšņiem telpā, kas nav tukša. Derēs arī jūsu kabinets, dzīvojamā vai guļamistaba, ja telpa nav pārāk plaša. Priekšmeti, piemēram, paklāji, mikstās mēbeles un grāmatu skapji, palīdzēs novērst atbalsts efektu. Kā jūs varat redzēt, prasības pret darba telpu nav pārāk stingras un vairumā gadījumu atbilst realitātei. Mēģiniet izolēt jūsu darba vietu no svešiem trokšņiem uz ieraksta laiku. Tie varētu būt jūsu bērni vai mazbērni, skaļi strādājošas ierīces, piemēram, putekļu sucējs vai tālrunis, ielas troksnis, ko var dzirdēt caur atvertu logu, pulkstenis, kas sit un citi. Rūpīgi pārbaudiet telpu uz trokšņa avotu klātbūtni un novērstiet iespējamas problēmas jau iepriekš. Īslaicīgi pārvietojiet troksni izraisošus priekšmetus uz citu vietu vai atrodiet citu telpu jūsu balss ierakstīšanai. Novāciet nevajadzīgas lietas no galda, lai nekas nečaukstu, nekristu un nerīpotu.
Ja jūs jau esat pietiekoši patrenējušies skaidri lasīt jūsu audio komentārus katram jūsu prezentācijas slaidam, esat sagatavojuši darba vietu jūsu balss ierakstīšanai, informēt par to jums apkārt esošus cilvēkus, ir pienācis laiks ķerties pie slaidu audio komentāru ierakstu veidošanas. Bet vispirms pārliecinieties, ka mikrofons ir pieslēgts pie datora un strādā. Gribās pāris lietas pateikt arī par mikrofoniem. Ja jūs nu pat esat uzsākuši sadarbību ar mums, es ieteiktu izmantot standarta mikrofonu, kas parasti nāk komplektā ar austiņām. Jau pieredzējušiem video materiālu autoriem es ieteiktu izvēlēties dinamisku mikrofonu, kas ir ražots speciāli podkastiem vai balss ierakstīšanai datorā, un kuram ir USB porta pieslēgums. Varat apsvert tādus zīmolus kā Shure, AKG, Blue, Electro Voice un citus. Nepērciet kondensātora tipa mikrofonus, jo tie ieraksta gandrīz visu, sekot no pulkstnieku tikšķēšanas līdz kaimiņu sarunai aiz sienas. Tagad mēs iemācīsimies ierakstīt mūsu audio komentārus mūsu prezentācijas slaidiem. Atveriet PowerPoint prezentāciju. Šoreiz mēs izvēlēsimies 4. slaidu prakses dēļ un ierakstīsim tam mūsu audio komentārus. Lai to izdarītu, mums ir jāklikšķina Slideshow un jāizvēlas Record Narration, ja pierakstīt audio komentārus poga. Klikšķināsim to, mums atveras tāds lodziņš, kurā mums ir dažas pogas. Mums šeit ir jāizdara 3 lietas. Pirmā lieta, mums ir jānoregulē skaņas ierakstīšanas skaļums ar šo pogu, Set Microphone Level. Uzstādīt skaņas ierakstīšanas jūtīgumu. Otrkārt, mums ir jāizvēlās vislabākā audio faila kvalitāte. Un treškārt, mums ir jānorada vieta, kur glabāt mūsu audio komentāru failus. Un tai vietai ir jābūt mapītei, kur ir mūsu prezentācija, lai mums ir prezentācija kopā ar audio failiem vienā mapē. Tātad, pirmkārt. Ja mēs redzam šos zaļos kvadrātiņus, tad tas nozīmē, ka mūsu mikrofons strādā, tas ir ļoti labi. Vienkārši šo slaiderīti mēs ievilksim tagad pašā labajā pozīcijā. Klikšķināsim OK. Mums ir jānorada PowerPointam, kur glabāt mūsu failus. To mēs varam izdarīt ar šo pogu, Browse. Klikšķināsim un tagad norādīsim, prakses dēļ mēs norādīsim desktopu, bet īstenībā tam jābūt jūsu mapei, kur jums ir prezentācija. Tas ir viss, kas mums bija jādara šeit. Klikšķināsim OK. Atveras jauns lodziņš, kurā mums piedāvā ierakstīt audio komentāru šīm slaidam, current slide, jeb sākt ierakstīt audio komentārus sākot ar pirmo slaidu. Mēs tagad izvēlēsimies šo pogu, ierakstīt audio komentārus sākot ar tekošo slaidu. Šī funkcija ir ļoti noderīga arī audio komentāru pārrakstīšanai. Ja jūs neesat apmierināti ar jūsu audio komentāru, jūs varat arī to pārrakstīt, klikšķinot šo pogu. Labi, klikšķināsim. Pirms mēs to izdarīsim, ir jāpasaka, ka mums ir jāietur apmēram 2 sekundes pauzes, pirms mēs nomainam slaida elementus, jeb slaidus. Tātad mēs klikšķināsim current slide, gaidīsim apmēram 2 sekundes un tad sāksim lasīt mūsu tekstu. Uzgaidot 2 sekundes, mēs sākam lasīt mūsu komentārus, ejot cauri prezentācijas slaidiem. Jūs vienkārši ņemat tekstu un tagad lasat jūsu audio komentārus.
Kas jums jādara, ja jūs nevarat ierasties personīgi uz konsultāciju mūsu studijā, lai veiktu jūsu video kursa ierakstu? Jums vajag darīt šādi. Izveidot prezentāciju. Uzrakstīt savu runu katram prezentācijas slaidam, piemēram, jūs varat lietot arī Word programmu. Patrenēties lasīt savu tekstu skaidri un bez kļūdām. Izmantojot mikrofonu un Microsoft PowerPoint programmatūru, ierakstīt jūsu audio komentārus. Un tā jūs lasat vienkārši to tekstu. Jūs izlasat pēdējo teikumu, uzgaidat 2 sekundes un tad mainiet slaidu. Un tād arī attiecīgi šīm slaidam jūs tāpat izlasat jūsu audio komentārus. Atkal 2 sekundes gaidot pirms mainīt slaida elementus, jeb pašu slaidu. Pēc tam jums ir jānospiež Escape poga. Spiežam. Parādās tāds lodziņš, kurā jūs informē, kā audio komentāri tika ierakstīti un pievienoti katram slaidam, vai jūs gribat arī saglabāt to laiku, pēc kurā PowerPoint automatiski maina slaidu. Un šeit mums ir jāatbild, jā, protams, mēs gribam saglabāt, save, klikšķinam. Šajā slaidu izvietojumā var skaidri redzēt, kuriem slaidiem jau ir pievienoti audio komentāri un cik tie ir gari. Piemēram, šim slaidam ir audio komentārs, kas ir 2,5 minūtes garš. Šīm attiecīgi 39 sekundes garš. Ja jūs gribat tos pārrakstīt, tad jūs atkal ejat uz Record Narration, klikšķinat un pārrakstat to audio komentāru. Tagad mums ir obligāti jāpārbauda, vai PowerPoint automatiski mainīs slaidus un atspēlēs audio komentārus. Un to mēs izdarīsim, nospiežot slideshow pogu. Jums vajag darīt šādi. Izveidot prezentāciju. Uzrakstīt savu runu katram prezentācijas slaidam. Piemēram, jūs varat lietot Word programmu. Patrenēties lasīt savu tekstu skaidri un bez kļūdām. Izmantojot mikrofonu un Microsoft PowerPoint programmatūru, ierakstīt jūsu audio komentārus datorā katram prezentācijas slaidam. Kā to izdarīt? Tagad es jums parādīšu, kā izveidot jūsu kursa arhīvu un augšu pielādēt to vietnes thekmarket.com administratoriem uz izskatīšanu, lai mūsu kolektīvs palīdzētu jums izveidot no tās pilnvērtīgu video kursu. Strādājot pie jūsu kursa, veidojiet to sistemātiski. Izplānojot sēriju saturu un sēriju daudzumu, nosauciet PowerPoint prezentāciju, iekļaujot tās nosaukuma sērijas numuru un kursa nosaukumu. Piemēram, šeit mums ir ievads, tad arī prezentācijas nosaukumā mēs redzam vārdu ievads un arī kursa nosaukumu. Atverot kursa mapes pirmo sēriju, redzam, ka arī šeit nosaukumā mums ir pirmā sērija, kā arī turpinājums kursa nosaukums. Tas ir ļoti svarīgi, jo PowerPoint programmatūra automatiski nosauc audio komentāru failus, lietojot prezentācijas nosaukumu. Ja jūs pieturēsieties pie šī kursa veidošanas metodes, tad gan jums, gan mūsu vietnes administratoriem būs skaidrs, kas ir kas bez liekiem paskaidrojumiem. Kad jums ir gatavas visas jūsu video kursa sērijas, tad jūs izveidojat vienu atsevišķu mapi, kuru jūs nosaucat ar jūsu vārdu un uzvārdu, kā arī kursa nosaukumu. Tad jūs
paņēmat visas šīs sēriju mapes un ielikat šajā. Pārbaudīsim. Visas sērijas kopā ar ievadu. Uzejot uz tās mapes ar peli un klikšķinot peles labo taustiņu, atverās tāda izvelne, kurā mums ir jāizvelas Send to. Un šeit mums ir jāizvelas Compressed or Zipped folder. Un jāklikšķina peles kreisais taustiņš. Veidojās mūsu arhivētā mape. Kuru mēs tagad augšu pielādēsim thekmarket.com vietnē. Mūsu mapa tika izveidota. Mēs redzam, ka tas ir arhīvs, tāpēc, ka mums ir tāds rāvējslēdzis te. Tagad mēs to augšu pielādēsim thekmarket.com vietnē. Lai to izdarītu, mums ir jāiet mūsu uzskaites pierakstam vietnē. Klikšķināsim mans uzskaites pieraksts. Un šeit mums ir jāaizbalas pievienot jaunu video kursu. Klikšķināsim. Mums piedāvā augšu pielādēt vai nu gatavu video kursu MP4 sēriju ciklu, vai nu arhīvu. Tieši kas mums ir vajadzīgs, ja mums ir arhivēta mape, mēs izvēlēsimies arhīvs, klikšķinam, rūpīgi izlasam sadarbības līgumu, jo tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Pēc līguma izlasīšanas uzliksim šeit ķeksīti un turpināsim. Tagad mums ir jāizpilda šī forma. Nu, lūk, mēs esam ievadījuši vajadzīgo informāciju šeit. Ja jūs esat veidojuši šo kursu kā maksas video kursu, tad jums ir jāatķeksē šeit un jāieliek piekļuves cena dolaros, nu, piemēram, $15. Un tad jāklikšķina turpināt. Tagad pievienosim mūsu arhīvu. Šeit ir mūsu arhivētā mape. Ievadīsim bezmaksas sēriju numurus. Un spiedīsim augšu pielādēt. Nedaudz pacietības. Augšu pielādē ir, protams, atkarīgi no jūsu interneta pieslēguma. Gan arī no mūsu servera noslodzes. Kamēr mūsu kompjuters augšu pielādē mūsu video kursu, varam aiziet un uztaisīt savu kādu tēju vai kafiju. Ļausim tam pabeigt. Tas arī ir viss. Tagad mēs gaidīsim ziņu no lapas administratoriem par mūsu pilnvērtīga video kursa tapšanu. Lai mēs pieņemtu jūsu materiālu izskatīšanai, tam ir jābūt sekojošam. Viņam ir jāsastāda no arhivētas mapes, kurā atrodas prezentācija un audio komentāru faili katram slaidam. Prezentācijas slaidi ir savienoti ar audio komentāriem, un prezentācija automatiski atspēlē audio komentārus kopā ar slaidiem. Ja mēs klikšķināsim slide mode un palaidīsim prezentāciju pilnā ekrānas apjomā, viņa pati mainīs slaidus un atspēlēs audio komentārus pie tiem.
Visbeidzot, ļaujiet man noslēgt šo video apmācību ar to, kādas zināšanas un prasmes jums būs tomēr nepieciešamas apgūt, lai izveidotu savu video materiālu. Pirmkārt, jums būs nepieciešama prezentācijas izveidošanas prasme, izmantojot programmatūru, piemēram, Microsoft PowerPoint. Otrkārt, lai jūsu materiāls būtu populārs, tam jāsatur vērtīga informācija. Pajautājiet sev, ko cilvēks būs iemācījies pēc tam, kad noskatīsies manu materiālu. Kādas jaunas un vērtīgas zināšanas viņš iegūs? Kādas jaunas prasmes viņš būs apguvis? Kam būtu īpaši interesants šīs materiāls? Sniedziet atbildes uz šiem jautājumiem jūsu materiāla ievadā. Treškārt, pasniedziet jūsu materiālu loģiski un konsekventi, tādējādi padarot to ērtāku uztveršanai. Ja jūs nevarat izplānot visu kursu ar tā sērijām uzreiz, tad vispirms uzmetiet to aptuveno plānu, un tad sāciet veidot sēriju pēc sērijas. Kad visas sērijas būs gatavas, caurskatiet tās uzmanīgi un izrakstiet problēmas, kuras tās palīdz atrisināt, vai arī ko cilvēks uzzinās pēc jūsu kursa noskatīšanās. Kā jūs apkoposiet mērķus? Katra sērijas ievadā jūs varat skaidri definēt konkrētu mērķi. Piemēram, noskatoties šo sēriju, jūs spēsiet, vai noskatoties šo sēriju, jūs iemācīsieties, vai, piemēram, šādi. Noskatoties šo sēriju, jūs būsiet praktizējies, vai varbūt tā. Noskatoties šo sēriju, jūs būsiet apguvuši un tam līdzīgie. Kad katras sērijas mērķi ir definēti, pajautājiet sev, kas tiem ir kopīgs? Kādi ir visa cikla kopīgie mērķi? Atbilde uz šiem jautājumiem veidos jūsu video kursa galveno mērķi, ko noteikti izklāstiet kursa ievadā. Izvēlieties tikai tās tēmas, kurās jūs esat eksperts. Tad jums būs daudz vērtīgas informācijas, ar ko dalīties. Un pēdējais. Jūsu balss ieraksta laikā mēģiniet netrokšņot, lai krēsls nečikstētu, neklaudziniet ar pirkstiem pa galdu, neuzstādiet mikrofonu pārāk tuvu mutei un nepielāgojiet to ieraksta laikā bez īpašas vajadzības. Ja veicot balss ierakstu jūs esat pārteicies, vai kaut kas notika ne tā, kā jūs gribējāt, pārrakstiet jūsu audio komentāru no jauna. Ja jums ir jautājumi par mūsu sadarbības iespējām vai par materiālu veidošanu, lūdzu sazinieties ar mani jebkurā no šiem veidiem. Tas ir viss. Es no jums atvados. Paldies par jūsu laiku. Uz redzēšanos!